Dzīvoju Latvijā, Limbažu novadā, Valsts pagastā, Klijānos. Tās ir mans tēva mājas. Jā. Mājas ir celtas 36. gadā. Tēvs cēla. Šitas ir hobijs man. Tas te nāk no tēva. Tēvs taisīja. Un es tāds puika noskatījos, ka man nav vajag tādu tēvs māku, tad man arī jālūk iztaisīt. Un tā palēnam es nonācu. Bet tas ir hobijs, tas ir tāds tikai pa brīviem brīžiem. Sāksim ar karotēm. Karotēm ir vajag sagatavs. Sagatavi ir jāgatavo no sausa koka. No zaļa nevar, jo tad viņi plaisā. Un jātaisi vai no kļavas, vai var taisīt no ozula, bet tas ļoti smags un nehiģienisks karoti, kā saka, jo viņam liels pors ir. Var taisīt no ābeles, arī kur grūti materiāli dabūt. Jo ābelēm parasti viss vidus ir brūns un bojāts vecākam ābelēm. Sāksim ar šito. Šitā te sagatavu izgatavo, uz kuru uzzīmē ar lineālu to profilu. Cirkuli tapulu zīmē un šite kārt un pēc tam izāģē tādu. Un tālāk tiek darīts šitas iezāģēt dziļāk, šitā sadalās nost un paliek kaut kas līdzīgs tam. Šitas ir pusfabrikāts. Un viss jādara pēc zīmējuma, jo ar atceru var, bet tas ļoti, ļoti ilgs laiks un pētīšana, domāšana, kā izskats ir. Es visbiežāk izmantoju kļavu un lazdu. Jā, tēvam jau bija ļoti vienkārši. Tagad jau viņam jau bija vienīgais rīks, tāds te grebekls. Tas nav pirkts, bet tas ir kā lai kalts speciāli priekš grebšana. Tagad šais apstākļos viegla grebt ir ieliek šito iestiprina skrūvspīlē. Pusfabrikātu. Zēsim šitā. Iestiprina skrūvspīlē. Jo rokas jau nevar noturēt. Pēc zīmēm vadas un sāk šitā te lēnām uz riņķi. Un vien vairāk, kam ir šitā viss vieglāk. Ar pusapaļo kaltiņu. Kaltiņus var dabūt dažādus, gan lielāks, gan mazāks. Priekš lielam karotēm, priekš mazām. Jo grebot ar roku ir diezgan lielu spēku vajag. Bija ēd salats, ēd ar koku karotēm. Tad taisīja zapts, ievārījums, kur ar ņēma koku karotēm, ja koku karoti nav karsti. Piemēram, vārīja kaut kur zupas vai koku karotu paņēma zupu pagaršoja pēc garšas, vai nevajag tur kaut ko klāt, sāli vai. Jo viņi ir augsti, nevar lūpas apdedzināt. Diezgan, man liekas, kādu 100 vairāk jau noteikti. Bet pašreiz jau mazāk.
Ja nav laika, daudz laika paņem saimniecība. Daujot zāli, platības liels. Vienā galā beidz, otrā sāk. Daži vēl pieprasa un kādu jau vēl izstājas. Viss jau ir, kā lai saka, cieņā. Nu, ir kas ņem koku karotes, ir kas vērtē, kā dārgs ir, bet tas process jau ir diezgan rokdarbs, tas viss ir laika, tas paņem. Nu, pa dienu, ja tais, tad augstākais 2, bet ne līdz galam. Nu, karoti, kā te visu, viņi visu vēl jāslīpē, jāskatās. Un lai viņš būtu glīts, smuks ar ritīgi iegrebumu, tagad mašinērija ieliek taisam šitādu dēli iekšā. Bišķi te tu padziļinājumu izstājas tādu nelielu, taisam bez kādu līkumu, bez kaut ko. Un tad sauc pa karot. Un tā jau nav karot, tas tāds, agrāk teica, mekšs nav ienācis. Nu, karot stājas jau pēc liela, un es skatos, kāds man tas profils iznāk, cik materiāls izdod. Un tad es apzīmēju apuli un centru, un tad tā karota iznāk tāda, cik tas te materiāls ir plats. Tāda viņa iznāk, gan liela, gan mazāk. Nu, kā tas koks izdod. Kā tas koks izdod, jā. Nu, viss sākas izskatkārt. Izskatkārt sākas ar gatavo no apes. Jo apes ir visvieglākais koks un izturīgāks. Viņam nerodās vēja plaiss. Un viņš ir izturīgs pret tādiem. Var jau cits gatavo no egla, bet egla, napaļa egla. Tā neliela izgatavo, bet rodās vēja plaiss un ielikt te kātu un viss. Vēlāk sāk kustēties un egla ir egla. Nu, tagad noskatījos YouTube, kad Baltkrievija, Ukraina laikam un Krievija, tur jau izskatkārti savādāk. Viņi ir pilnīgi no apaļa koka, un viņi ir īsāki, viņi ir šitādi kaut ko. Un šitas te kloķis, ko mēs taisam, kas diezgan sarežģīti ielikt, šitas nemaz nav. Ir tikai šitas te virsū. Te no viena kloķa līdz otru vajag 35 centimetri apmēram. Nu, un šitas nemaz nav. Te ir ielikts viens. Vai nu ir te viens tā te ietaisīts, jeb savādāk tādu klūgu riņķi no sienu, un tad tur rokā. Un tā viņš šitā pļautā te. Ar to te roku, te tur tu pēc to kloķu un šitā. Tas jau ļoti vienkārši. Ja tā, bet, nu, Latvijas iesākuši šitā, un šitas ir sarežģīts process, lai šitādi iztaisītu viss. Tas tie pusfabrikāts. Vēlāk viņš tiec izveidots, nogludināts. Un tā tālāk, kur vajag turās milšpapīri, kurā vīla. Un tā te ielaišana iekšā šitai. Tas ārkārtīgi svarīgi. Platumam jābūt ļoti precīzam ar izkalto platumu. Šitam te, kur es vienmēr ņem palīgā ņem šito bīdmēru, kur izmērot, lai tieši tikpat, viņš nedrīkst arī vaļīgāks būt, bet jābūt ļoti precīzam.
Un pats galvenais ir, ka tā te jābūt precīzi, bet šitā varbūt bišķīti platāks. Šitani ziņā. Jo nekad neplīsīs koks šitādā veida, ja būs platāks. Bet biezuma ziņā jābūt ļoti precīzi. Nu tā, tas process ir diezgan cimperīgs. Izskapts iesienu. Kaut gan tagad jau jaunos laikos vai nesien. Un tā siešana ir arī sarežģīti. Siešanai lietojot šitādu stīpu, ko nomēr 70 centimetru garumā, un izskap šitā pieliek. Nu, te nocērt slīpi, tad, lai izskapts ir tāda, nav asmens gaisa, bet lai ir tā līdz pie to slīpumu uz zemi tādu. Tāda te veidā. Nu, pēc tam to stīpiņu 70 centimetru galu man pienāk tajā viena nagliņa. Šī te un tad lots riņķi ap šito vietu. Tīnu riņķi tā. Un beigās to, un šite te aiz to, viņš iznāk otrādi, tā te aiz šito tādu nelielu plānu ķīlīti ieliek. Ne ķīlīti, bet skaida būtībā. Jo dzen iekšā uz šito ķīli, lai es to notītu. Lai nedzen to aptīto, kas saka, man netraucē viņam, lai labāk slīd. Divas mazas dībelītis ir caurumiņi, maziņas tādas, te nagliņas. Un viņš turās, nekur neiet. Nu, ķīlīts paliek ārā, kas liekas to nolauž, nozāģi no šitiem un paliek tāds gals, ko vienmēr, kad jau drusku sāk kustēties, var piedzīt ar āmu pa galu. Nu, tas te garš, bet tāds te viņš iznāk. Tas ir pa iesiešanu. Tad vēl, kad nezinu, kur. Vēl viena svarīga lieta ir par šitko atkar, ko sauc. Ot izskapt var iesiet gan šitā, gan tā te. Un tam visam jābūt to samēra, nedrīkst daudz. Jo šitā te vispār nepļausies lāga, jeb slikti pļausies. Nu taisnā kaut kā pļausies, bet jo īsāks izskapts, ja bišķi vairāk vajag atkarā. Lai tas platums pļaujam. Nu un to, kam ir vēl nav ķīles ritīgi, nostiprināts to noregulē. Izskapts jau tāpat, tēvs jau taisa vienmēr, jo viss jau pļāva rokam. Izskapts ir dažādas un mēr, izskapts mēr rokas. Cik rokas, tik izskapts garš. Piemēram, mēr šitā sāk no te 1, 2, 3, 4, 5, 6, šitas jau 7. 7 roka. Bet agrāk jau pļaus, ka bija pļauva ar tādām izskaptim, ka bija 9. Tad ir izskapt, sevišķi jauni izskapt nopērk, viņi ir jāsina. Viņi ir izkalts un viņi ir jāsina, viņi pabies, bišķi jālūka ir iztapinat. Tapināšana noliek. Agrāk tikai tapinēju. Ir 2 veidi, var griezt to izskapt, tad ar vīli nosina, tad plakanā vīli ir
Nu, un griež to izskap, bet ātri nogriež. To te gar vienu pusi, gar otru pusi. Nu šitā ņem un griež. Bet tā izskap tad ātri, un viņa arī nav tik asa. Viņa tad liek šitā. To laktu visu. Uz tā te uz maliņu. Ot uz pašu un tapina tā te. Un izvelk to metālu ārā, ka tā kā žileti. Tādu plāniņu, ka žileti tādu iznāk. Tad tā viegla strīķit pārlaiž pāri. Un tad viņš tiešām ir tā kā žileti. Nē, nu izskapt koks izskapt, jā, tur ir sausa vieta, nedrīkst atstāt ārā, lietu salīst, izkalst. Un viss sāk kustēties. Jo koks jau staigā, briest un žūst. Un tāpēc izskapt kā parasti apstrāda ar kaut kādu tādu pret aizsardzības līdzekli kaut kādu. Nu, te var redzēt, jā, to iesiešanu. Viņš ir gluds. Te ir ķīļi. Iekšā tik tā liedzen, pārējie nozāģē nost. Nu, bišķi iezāģē viņš tā nolūst. Nu, un tā viss, ja pažūst, viņi padzed dziļāk. Ja vajag, ka uztais jaunu ķīlu pārsienu bišķi, kā ieliek jaunu. Nu, tas viss tā atkarēs no izskata glabāšana. Tāpat ar visiem tiem te kloķiem. Visi pēc tam sāk kustēties. Un kā jau sāk kustēties, tad jau tas jau aiz. Tas nozīmē, ka tas izskats savu mūžu nokalpašu. Tā ir. Redz, adata ievērt diega vēršanu, bet kurpnekim vajadzēja tādu kaut kādu cietu galā tam diegam, ko var tā, nu, ar īleni jau izdūt to caurumu apavas, ko vajadzēja, lai var ievērt un ievilkt to diegu iekšā. Un tos izmantoja cūku sārs. Bet ne jau mājas cūkam tādas arī nav. Meža cūkam. Man liekas, ka man viens šķipstiņš vēl kaut kur mēdē. Nu, es jums tagad varu parādīt, cik lieli meža cūku sāri, kas ir uz skausta. Redz, vat šitāds garums. Jā. Nu, te viņi vairāk, un te vienā galā viņš dalās. Te lūk var redzēt. Šite te ir, ko šitā papliešu vaļā viņam, un šitos te divus galīņus savī kopā diegu. Tas diegs bija apstrādāts kā jau apaviem ar vasku. Norīvets, nu izturīgs diegs tāds, kā pret mitrumu. Nu, vot šitos savī kopā, un tā te šitas sars strādāja kad, nu, tā kā adata. Adata vietā, jo viņi varēja locīt, viņš ir stīgrs. Jā, nu viss traks liels roku darbs. Tēvs jau bija jaunsaimnieks, brīnumā kārtavā. Neizvedu uz Sibriju, laimējās kaut kā. Nu, un visi strādāja, 2 zirgi bija, 10 govs.
11 aitas bija vēl. Nu, un to visu vajadzēja viņam 2 mamma rokam. Ar rokam sagādāja barību un uzcēla māju. Tēvs nedabūja pabeigt, uznāca karlaiks. Kara beigas jau nāca, un man tāds puika bija, es atceros, tēvs sit mājai jumta. Atnāca kaimiņš, teica: kaimiņ, vai tu traks esi? Kāp zeme no to jumta, vai tu nezini, ka lodas vēl džingst? Jā. Nu, viņš šito zemi nopirci no sārgaļiem, krūmu un akmeņu un visādi. Viņš tur pats rats bija grāvs un akmeņus, kūts uzbūvēts no akmeņiem. Nu, ārprātīgi strādājuši ir drausmīgi, ka tā iedomājies. Es tāds puika bija, ka viņš atnāca no lauka līdz māju, netiek bija pakrits. Pilnīgi no nespēka. Nu tā, par to atnāca atbrīvotai un atbrīvoja no viss, lai nav jāmocas. Tās nopircis bija zirga pļaumašina, kaste vēl, lai vieglāk ko pļaut, lai nav viss ar rokam. Nu, atbrīvoja to viņam, lai nav tur vairāk. Nu tā. Nu, ka vācieši gāja ārā, tā jau es tāds puika bija. Un viņi gāja ārā, un te viņi visu savus mantas, andelēja. Ne andeli, bet, kas saka, gāja pa mājām, viņi gribēja, kas saka, pa ēdam, pa gaļu un šo to iemainīt, jā. Un tā tēvam bija, kā jau agrāk turēja tās cūkas, un bija žāvēt gaļu stāvēja. Šķūni vienmēr karējas, ir tāda, klētiņa bija. Nu, tā tēvs iemainīja, zinu, ko tie vācieši te sēdē, Frents bija ar tādām spīdīgām pogām. Un tā bija mačeta, tāda liela. Tad bija ritens, vācu ritens, ar ko es braucu uz skolu. Jaunībā piebeidzu. Tikmēr brauc, kad ir. Nu tā, viss tādas derīgas lietas bija. Tās stāstīja viņš. Pitrupita daudz liela vēža, esat bijuši viņi puikas saķēruši tos vēžus. Un vēzes esat maksāja smuku naudu. Sakrājuši, sapelnīši un tēvs nopircis riteni. Un atvedis to riteni mājā, un tad esat visi kaimiņi bijuši saskrājuši un brīnījušies, kas tas pa brīnumu. Viņš skaitās tas Ozolneks, tāda firma agrāk. Nu tā. Jā, vienmēr jau ganīja govs un zāģēja malki, var ar roku bija sazāģē visu. Tās saviets bija alkšiņas un tad ar to vienrots izkapt. Tās jau bija darba Krievu laikos, viņš strādāja pa brigadieru. Ja rat jau mājā bija, un tad es te pa māju šeptējos. Tā kā tās atbrauc, man patīk taisīt vienmēr kaut ko. Vai kādu tačku vai trušiem, kādu būra kaut kur uzlikt, kaut ko. Vienmēr konstruējam arī. Tās atbrauc mājā. Viņš saka, akā tu man izcūkaisi veselu puskastu nagls, te materiālu.
Jo tās naglas jau Krievu laikā nemaz tā nedabūja vēl. Veclaika naglas bija četrkantains. Krievu laikā nāca apaļs. Tās četrkantainās naglas bija tādas ļoti izturīgas, viss te locījās. Tas profils, nu nezinu. Kurš bija labāks, kas to zina? Jā, viņš teica to, ka man puskastu naglas izcūkuši. Nu, bet patika kaut ko taisīt, kaut ko būvēt. Un darbs jau vienmēr bija. Un tas brīvākais laiks bija, kā gāja kanus. Tad visādas vilpišas taisīja no koku. Un azīt to pašu augstu, tāds mīksts varēja kaut ko karotē līdzīgi izgrebināt. Ļoti palicis atmiņai, zinu, no rīta augsta rasa kailam kājiņam. Pa to rasu skrien, zinu, tas kājiņas nosališi, gos nokakaja, zinu, kājiņas iekšā sasilda. Krievu laikā jau bija aizliegts, bet tāpat tas jau kaut ko jau rīkoja tādī, kā saka, beigas tur. No sākuma jau nevarēja nekādu svinēšanu. Nu tādu nemaz domāt. Klusībā viss. Notika, ja pat dziesmas aizliedz. Zilo lakatiņu un Brūklenai tāds jau gāja caur cenzūru cauri. Neatļāva dziedāt. Balles. Nu, mana ģimene Jāņas nav, tā kā es gāju vienmēr kaut kur, kaimiņš uzaicināt aizgāju, kur bija Jāņa. Radiem. Bet tā. Tāda liela svinēšana jau nevarēja 3 dienas, jo darbs jau vienmēr bija jādara. Kādreiz spēdēja Armaņiks. Un gāja pa vārdienam. Un spēlēja un dziedāja. Nav, Armaņika nav. Armaņikam pārplīst tas plēšs un tad ar to pašu izbeidzas. Nu, vasara pamatā gatavoja, taisīja arī citu kaut kādu zupas un šo to mammu izvārīja. Bet, pamatā jau veid salats. Salats ar ūgušpienu, krējums tur klāt bija. Liela māla bļoda. Sataisi un tad visi kopā ēdām koku karotēm. Jo atvēst gatavošana tas jau paņem laiku un kurš nebija zina. Vienmēr jau tā sienas sagatavošana. Tas viens drausmīgs laiks. Tas viss. Kad paklausījās, ka nāk jau kaut kur rūts pērkums, tad jau zin, vai dienī jābrauc, jāskien, vēl var sakraut vai nevar. Nu, bieži izdevās, bieži neizdevās, salīvi saka, aka vārdu, aka un žāvi aka. Nu tā tagad tas process ir vienkārši, Brūklens gāja lasīt, es jau vēlāk pats gāju, bet tās jau gāju, mamma gāja Brūklenes, jo citas aptas jau nebija, jo no cukura nebija. Un tās Brūkleņas aptas, ko Brūklenes vārīja kopā ar āboliem. Un viņš tāds, biezi, nebija šķidri tāda, zina. Un viņas labi uzglabājās. Un vārīja diezgan lielos vairumos. Ja tas bija vienīgais saldums, ko varēja dabūt. Jā, kāda saharīns tāds bija, ko varēja dabūt. Viņš tāds dikti salds. Pienu vien daļa jau tūliņas izmal ar rokam. Taisīja mājās sviest.
sviestu biespienu uzsildīja un pārējo glabāja akā. Pienkalnā un akā laid iekšā. Jo aka mums ir dziļa un augsta. Nu, cūku kaušanas laikā cūks visādi tur apstrādāja salmiem, viņas apdedzina, aizina, un tad viena daļa plucinai. Vienā laikā bija aizliegts, tad bija jādīra kaut vispār, un jānodo ādas bija, un visādi tie laiki. Tā kā cūki, kūti, lai neviens nezina. Un es tā vienmēr tagad iedomājies, no cūku nekas pāri nepalika, neizmantots kā naga. Viss zarnas tika iztīrīt, taisīja des, tas resno zarnas, tās vārīja ziepes, liek ziepakmeni klāt, vārīja ziepes. Tādos apaļos podos. Tad, kā viņš sacietēja, tad izlika otrādi un ar to pašu lielo mačetiem un sagraizīja pa gabaliņam. Nu, viss tika izmantots. Gucuļus uzaicināja Krievu laikos, kad vējš sagāza mežu. Liela vētra, nezinu, politika bija tāda, kad mūsu vietējos jau mežā nelaid, jo tur baigi labi maksāja. Nu, un uzaicināja tos, viņš skaities Zakarpatnie. Mums viņi sauc pa gucuļiem. Bet viņi aizkārpata. Nu, viņi te tos mežus tīrīja, visus tos salauztus un veda ārā. Veda traktoriem parastiem, kāpuķējuši traktoriem. Zāģēja družbām un. Nu, viņi te labi iedzīvojies. Daudz bija diezgan un sēdi un dzēru un brauc visādāk, sēdīja uz traktoru, pēc kurstiem turējies kāpuķēļi. Un zāģēja, viņi maksāja uz kubikmetriem. Nu, beidzamā laikā viņi palika tik gudri, kad tas resnos kokus arī zāģēja viss, kas ir, kur lielā kubikmetri, tos no kāja nolaida. Jā, nu, drausmīgs skats, ka iegāja mežā, un man jau mūsu meža ar te ķēri vienu malu. Nu, kas tur cits bija, saknēm izgāzt, cits ir puslovs, krustam šķērsam, kad nevarēja tā bīstam tur strādāt mežā. Jo tiek iegvien noliekt un nospriegot cits uz citu. Viņu, kad tur iezāģē, tad var plīst un visāds nelaimes var notikt. Nu, bet cīnījies un izāģē un saved un ilga nevar tādu materiālu turēt, jo kāds tā saule, viņš paliek zils, vairs nav. Pa viņu neko nemaksā, bet te meži jau bija tik daudz izgāzt, ka nekur pārdot, tā nevarēja. Ņēma paši un sazāģēja. Vēl tagad materiāli stāv šķūni visādi. Nu, ko tur var nodot? Nodot jau neko nevar. Tas ir, ja cilvēks pats izvēlas un pats grib kaut ko darīt, tad viņš dara, mēģina. Ja jau neko nemēģina, arī nekas nesanāk. Tas viss ir cilvēka attieksme. Laiki mainas, paudzes mainas. Tagad, ja kaut kāda balla, es tā noklausos kaut kur uz balli, aiziet kaut kādos svētkos te. Man atgādina, ka narkoballa. Es smējos, ka narkoballa. Ja nav melodisks dziesmas, vai neviens latviešu dziesmas godīgi nedzied.
Un tādi kā valši un tādi sāk vispār dejas, kas agrāk vienmēr teica, tam bija ritīgi izdancojos valsts. Tagad jau viss notiek pēc amerikāņu vai angļu. Nu, bet jauniešiem patīk, ko tur neko nevar darīt. Viņiem liekas tās veclaika dziesmas pa lēnu un laikam super aktīvi vajag kaut ko. Nu, es pa tiem līvešiem neko daudz nevaru. Jo Krievu laikos pa tādām lietām neviens pat nerakstīja, ne minēja. Nu, tagad atmodas laika, jā, tad tur sāk kaut ko atcerēties un kaut ko cilvēku rakstīt, bet Krievu laikos jau ne. Pa tādām lietām jau, ka tas ir pretvalstiski. Neviens cilvēks bija ļoti kluss, neko netērzēja, negāja, jo viss jau baidījās no diktātoriem. Nu, kā runa pārējie, tā runa. Norautam galotnēm runājam. Nu, tas tāds labs jautājums. Latgalē vai kur tur jau tās galotnes ir tik tā kā uzsvērts. Bet mūsu viņas nav nost. Nes kāpēc tas ir labs jautājums. Bet nu tas tā iegājies. Un tas tā notiek. Jums vajag novēlēt labu veselību, izturību un prieku nodarboties tālāk.